Laikam man ir pusmūža krīze, man sāk patikt jaunāka čaļa, man ar tā ir, es esmu dārzniece, Brīvās meitenes, ko jūs darat klusajā centrā? Klusajā centrā neiet, tur viss jau ir sadalīts. Kāpēc jāliek bērnu sēņu, varēja vispār nelikt to bērnu? Izrādās, saprotiet, nav tā, ka tu vienkārši paņem augu ieliec zemē. Ja tev iznāk albums šogad un tajā nav kaut kāds features ar fiņķi, tev albums neiznāk. Es gan ar mammu palēkātu. Podkāstu Kā es piedāvā Big Bang. Čau, esiet sveicināti podkāstu Kā es 2. sezonas 2. epizodē. Mani sauc Kristīna Stāke, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tu esi ieslēdzis šo epizodi. Ir pirmdiena, un rīt svētki, līgo Jāņi, mīlēties, mīlestība, papardes ziedi, ģimene, rosals, šašliks, pīrādziņš, kas tik vēl ne apdziedāšanās, aplīgošanās, nolīgošanās. Es ceru, ka jūs esat prātīgi un prātvēdari, un tādi jūs esat, un uzvedīsieties kārtīgi un godīgi. Bet, ja jums vēl nav savu draudziņu, ar ko pasvinēt līgo svētkus, ticiet man, jums ir jādzird šī epizode. Un par šīs epizodes tāpšanu es vēl joprojām esmu ārkārtīgi pateicīga un priecīga Big Bang, jo Big Bang piedāvā šī podkāsta 2. sezonu, un viņi mīl man tāpat kā es viņus, un es ceru, ka arī jūs iemīlēsiet Big Bang, atvērsiet savu kontu, un zināt, starp citu par jūsu kontu atlikumu, jūs varat saņemt 2% gadā, un to redzat katru mēnesi. Nu ko, šajā epizodē būs kultūras sūklis, protams, tāds muzikālāks, nekā citkārt. Protams, būs arī Kā es dārzniece, jo tieši par to es kļuvu maijā, kamēr man bija atpūtiņa no šī podkāsta. Un es arī jums pastāstīšu, kā es vasaras romāns sadaļā par to, kur tad satikt mīlestību, ja vēl to nav izdevies darīt. Nu, ķeramies, vērsim, kā saka, pie ragiem, jūs klausaties, baudiet un priecājieties un neaizmirstiet arī ierakstīt kādu komentāru, garšīgu komentāru, par kuru, protams, jūs saņemsiet arī kādas brīnišķīgas balvas no šī podkāsta atbalstītājiem. Nu, tad ķeramies, kā saka, vērsim pie ragiem, ar ko lai sāk? Es sākšu ar mīlestību, ko tu par to dārzu zemē rokas paspēsim ielikt. Kā es vasaras romāns. Šī rubrika top sadarbībā ar MySkin, tās ir skaistu mājas Kalnciem ielā 33, jo, lai pēc kaut kā izskatītos, ir arī jāuzliek kāds krēms uz zvaigiem, vai SPFs, vai vēl kas, sazin kas, un vismaz ziepes noteikti ir vajadzīgs, jo mums ir jāsmaržo, vai ne, kad mēs tiekamies. Tāpēc SPF un citus krēmus un citus līdzekļus, kas jums palīdzēs izskatīties labāk vai saglabāt jūsu skaistumu, jūs atradīsiet MySkin mājā Kalnciem ielā 33. Šī bija reklāma. Nu tad, kas šonadēļ ir jādara? Nu, šonadēļ ir jāmīlē. Papardes ziedi jāmeklē, kas tik vēl, pamatīgs spiediens, vai ne? Es nesen biju ar citu trasē, Bauskā mūsa trasē, Tur notika tāds, nevis teātris, bet tāds dzīves teātris, daudz labāks teātris, un tur notika autokros, motokros, rallycross, kaut kāds cross ar mašīnām braukāja pa trasi, viss tur lidoja, gāzās, krita, bija ļoti forši, man ļoti patika, bet es negribu izlikties speciālis, tur, kur es neesmu speciālis, man ļoti patika pamainīt žanrus pasākumiem, kurus es apmeklēju, un manam dēlam ļoti patika, un ziniet, man tajā vietā radās ideja par to, ka šajā podkāstā noteikti vajag Kā es vasaras romānu sadaļu, jo ziniet, ko es sapratu? Tur vispār nav rindas pie sieviešu toaletēm. Ko es nozīmē? Tur ir vīrieši. Tur maskulīnā enerģija starp tiem putekļiem vienkārši tu benzīnu smaku vienkārši kūsāja. Brīvās meitenes, ko jūs darat klusajā centrā? Klusajā centrā neiet. Tur viss jau ir sadalīts. Saprot, tu vari ar kādu sākt runāt, tev viss krāpēs sācis, vai ne? Tur ar kādu sāk runāt, saņemsi draudus. Tev Instagramā tur nāk ziņas, vēl kaut kādi gobziem, vēl kaut kas sāks rakstīt. Bet saprotiet, tu vari aizbraukt vienkārši rallycross, motokros, jebkuru krosu, kur ir benzīns putekļi. Un tur tu vari vienkārši sākt runāt ar kādu foršu čali. Tur ir visādi čaļi. Es jums varu pateikt, es nobēdīju, tur ir visādi čaļi. Un man bija tāda pieredzīta. Es eju iekšā ar bērnu tādā nožogotā teritorijā, laukumiņā, un es prasu, cik jāmaksā, man prasa, vai jūs bērniņš lēkās, un es saku, nē, mēs gribam braukt ar mašīnītēm. Un man aizmugurē 2 tādi mačo. Iespējams no Bauskas, kas saka, es gan ar mammu palēkātu. Un ko es? Es taču zinu, ka latviešu sievietes ir iedomīgas kā ārprāts un vīrietim knapi vispār grūti muti atvērt. Un es pagriežos un viņam saku, ziniet, es jau esmu aplekta, rekur mans bērniņš. Un viņi sāk smieties, mēs pasmējamies. Un ko, protams, es gāju pie savu vīru un teicu, klausies, tur 2 grib kauties. Bet viss beidzās labi un laimīgi, un es, protams, priecājos, ka vispār ir vīrieši, kas uzrīkstas runāt. Jo sievietes, kas jums vainas? Kas ar jūsu pārgrieztajām sejām Dieva dēļ kāds vīrietis uzrunā?
Kas tev ir? Tu tiešām domā, ka tu esi kāda pasaules nabaga, tu nevari atbildēt tā zolīta forša. Cilvēki pajoko, atjoko pretī. Saprot, ja tu esi gaišs gaisma pievelks, ja tu esi tumsa pievelks, neticēsi, ja tu neesi ar mīlestību vispār nācis šajā kaut kādā pasākumā vai notikumā, tad tu mīlestību nesatiksi. Ja tu nāc reiz savām prasībām mašīna, māja, kas tur vēl pie friziera bija jāiet, vēl kaut kas bija jādara, ja? Nenāc ar prasībām, nāc vienkārši ar mīlestību. Saprot, tu, jebkuru vīrieti var nomazgāt, uzteici, kā tu gribi, ja? Ja tu strādāsi, tu to izdarīsi. Bet, runājot par to pasākumu paši, tas bija lieliski norganizēts, man ļoti patika, bet tur bija arī visādas desiņas pieejamas. Tur cīsiņi, sārdlītes ar kāpostiņu, bez kāpostiņa, kartupelīši. Es saprotu, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Tur bija pilnīgi viss plašais spektrs pieejams. Tāpēc, neejiet tur, kur jau ir iets, ejiet tur, kur vēl nav būts. Un ja vēl nav būts dārzā, tad ejiet uz dārzu. Ak, Dievs tēvs, rubrika, ko jūs ļoti gaidījāt vai negaidījāt vispār. Kā es esmu dārzniece? Es esmu dārzniece, ja? Man tā pusmūža krīze, kā saka, iehitoja, iedeva iekšā bišķi citādāk. Tur tagad vairs neko nevar darīt. Vienreiz tās rokas zemē ielēs, tā melnzeme, te burtiski mani ierāva, ja? Ka tāda atvarā, tas nav atvara, kas Eirovīzijā, bet vienkārši tā kā atvarā ierāva man melnzeme sevi, un es vienkārši aizbraucu tikai vienu reizi, starp citu dārzniecību Dobītas Bauskā, un paldies Dievam, tas ir tik tālu, kad es nevaru. Kas man ir to Bauskas, jo visu laiku vazājas pa Bauskas pusi, kas man ir? Un es aizbraucu to dārzniecību, vienkārši ieju, un man ir tāds dārza plāns, ja? Es vispār izstāstīšu, kā sākās man dārzniecības karjera. Pirmkārt, man ir zeme, tev arī vajag zemi, ja tu gribi būt dārznieks. Kaut kādu zemes pleķi tev vajag. Un es tagad pasaucu dārznieci un tu kā uztaisu kaut kādu plānu par vienu nenormālu kosmiskām izmaksām. Es domāju, es taču latvietis pati saprotu, kas man jādara, vairāk vai mazāk. Protams, ir jāizbrauc uz dārzniecību, jāpaskatās, kā vispār tie augi izskatās. Protams, tev tur Pinterest un tur seko visādām tur līga naktīm un vis kaut kam citam, kas tur tiem dārziem nodarbojas un Let it bloom un blūmi dārzniec un kam tikai tur vēl. Nē, un tu vienkārši tāpat nesaproti, kura gala sāk. Es aizbraucu uz dārzniecību, protams, paldies brīnišķīgai Sandrai. Viņa ārkārtīgi forši pastāstīja par augiem, un viss beidzās ar to, ka man atbrauca gan divas mašīnas, gan arī vieglā mašīna, divas tādas, divi busiņi un viena vieglā mašīna pilna ar augiem. Un tad tikai sākās, ja? Tad tikai rakšanas darbu, un tad tikai viss jāsarok. Izrādās, saprotiet, nav tā, ka tu vienkārši paņem augi, ieliec zemē. Tur par augsni jādomā. Tur kaut kāda valēna jārok nost, tur kaut kāda, tagad uzzināju, ka Mārupēs tu ražo tādu prosperpī, tādu augsni vai ne, tādu kokšķiedru, spridzinātu kokšķiedru, lai neaug nezāles, ja, bet tad ir vajadzīga augsne, skābā kūdra, netik skābā kūdra, visādas prasības izrādās tiem augiem, bet tas ir vienkārši tikpat sarežģīti kā attiecībās, ja nav un viss vienkārši tā mīlestība nenotiks tā, ka tu ieliks puienu uzaugs. Nē, tā nav, vai ne? Tur ir viss ļoti sarežģīti. Jā. Tas viss ļoti sarežģīts, laikam intensīvi par to stāstu, jo man ir intensīvas atmiņas, bet par dārzu runājot, kāpēc es gribēju dārzu? Tāpēc, ka man ir ārkārtīgi jaukas atmiņas par manu omīti, mēs dzīvojam Bodrājā, viņai bija dārs, un tas dārs bija radies kaut kā tā nevar saprast, kā tur bija tur bija jāņogas, tur bija maipuķītes, tur bija tāda ābele veca, tur bija čīkstene, puķa čīkstene, nevis es čīkstene. Mēs visi esam nedaudz čīkstenes, starp citu, esot ļoti skaists, un es gaidu, ka manējās izaugs. Un man bija tāda nostalģija par to, ka es arī gribu dārzu gan sev, gan savam bērnam, kur ir ērkšķogas, lielogu mellenes un tā tālāk, un tā joprojām, protams, ceriņi. Pilnīgs mišlungs, protams, miskants, ja? Miskants, tas ir stilīgi. Un viss kaut kāds, protams, tas viss ir tagad, aizgājis jau tik tālu, ka man ir tomāti, ka man ir gurķi, ka man aug dilles, un kad es sāku sarunāties ar augiem. Un starp citu, es sapratu šajā vasarā, ka man patīk sarunāties ar augiem vairāk nekā ar cilvēkiem. Tāpēc iespējams, pavisam drīz šis podkāsts arī kaut kā dabīgi izčabēs, jo vienkārši man būs apnicis runāties. Bet pagaidām tā vēl nav noticis. Un tad es jums saku, ka katram normālam cilvēkam vajag dārzu. Tā es tagad esmu dārzniece. Es esmu tikai dārzniece. Man patīk arī kultūra. Un paldies Dievam vēl joprojām, ne tikai pa mūsu trasēm, ne tikai pa autopasākumiem patīk blandīties, ne tikai pa dārzu patīk blandīties, bet man patīk mūzika, man patīk māksla, man patīk kultūra. Tāpēc šajā reizē, atšķirībā no citām reizēm, es nerunāšu par teātru, bet runāšu par mūziku. Un es runāšu par pusmūža krīzi. Jā, man patīk pusmūža krīze. Pusmūža krīze ir Māras, jeb astronauta Māras jaunais albums. Tāpēc šis krekliņš arī ir viņas merch, ja? Es biju prezentācijas pasākumā, nopirku krekliņu, jo es atbalstu savus draugus un pērku, ko viņi ražo un veido, un labprāt to daru, un tāpēc aicinu arī jūs to darīt, vai ne? Un es biju albuma atklāšanas pasākumā, bet es izstāstīju šādu nedaudz incētu stāstu, jo mēs ar Māru gadījušās esam, kad draudzenes, un gadījās tā, kad es kādus daudzus gadus atpakaļ arī biju astronauta menedžere. Un kādā reizē, ka man bija galīgi apnicis, kā tie astronauta puiši uzvedās, un kaut kas mums tur nevedās. Vienmēr kaut kādi no konfliktiem uz zvaigznēm mēs gājām.
mājām. Tad, es Mārai teicu, taču pamet viņus, tur baigais čakars ar viņiem ņemties, taču dari kaut ko, pati izdod pati savu albumu. Teicu, nē, mūžam, kā tu tā vari, es tik daudz, kam izgājusi cauri, lai šo grupu noturētu, lai viņi izveidot, lai visu to kompromisu mākslas pār apgūt un to mūziku radīt, un astronauts skan kā astronauti. Tieši tāpēc, ka tur ir Toms Pojušs, tāpēc, ka tur ir Ellers, tāpēc, ka tur ir Jurčiks, tāpēc, ka tur ir Māra, es zinu to, es viņus mīlu un dievinu. Bet saprotiet, kad ir krīzes, reizēm gribas visu pasūtīt nafik, bet Māra negāja vieglo ceļu, viņa nevienu nesūtīja. Viņa vienkārši pagāja daudzi gadi. Viņa aizgāja un vienkārši iemācījās producēt elektronisko mūziku. Jā, kas te tur tāds? Tu vienkārši sēdi šodien šeit un rīt, jo tu esi elektroniskās mūzikas producents. Viņa piezina tādam kungam Makīnam un sāka rakstīt dziesmas. Iznāk pirmā dziesmas tā kā apjūgas, tā kā draudzene. Jā, šī man patīk, jā, ok, šī ir forša. Iznāk otrā, es saku, ko tu dari? Kas tas tagad tāds ir? Kas ir tā elektronika? Ziniet, es arī neesmu tādu pops, es to elektroniku arī tā īstā nesaprotu. Kas tur notiek un tie vārdi, lai atkārtojas. Es tā kā līdz galam varbūt nesaprotu, bet es neko tādu nemēģinu pateikt. Es tā kā domāju, dari, kas darāms. Protams, viss tas turpinās līdz vienā brīdī. Viņi saka, man būs albums. Un es domāju, tā kā obligāts. Es jau teicu, ka tev būs kādreiz albums. Un es ļoti gaidīšu albumu, tik tiešām no viss sirds. Un es biju ārkārtīgi laimīga, ka 24 stundas pirms pasauli uzzināja par šo albumu. Es vienkārši noklausījos no A līdz Z, un es biju nenormāli pārsteigta. Es biju pārsteigta par to, cik tas ir grandios, cik tas ir dziļš, cik tajā ir brīnišķīga mūzika un bīti, kas liek to pusmūža krīzi un dažbrīd vēnu griešanas ilgas pārvarēt caur tādu spriedzi, kas tiek radīts caur mūziku, caur dziesmām. Tas noteikti ir albums, kas jāklausās. Gan var klausīties, protams, atsevišķi, katru dziesmu, gan, protams, arī visu kopā. Un Māra savu pusmūža krīzi liek pārvarēt visiem kopā. Ja? Viņa albumu prezentācijas pasākumu uztais 8:30 no rīta Blaumaņa ielā. Visi aizpamušām acīm 8:30 stāv. Astro Māra izstāsta vienkārši tā kā super divi, super godes, un vienkārši saka, man iznāca albums pusmūža krīze, un mēs tā visi, mēs zinām. Un tas bija ārkārtīgi foršs pasākums, tiešām tādā Mada kafejnīcā Rīgas centrā. Un tas man lika aizdomāties par to, ka, saprot, ir tādi cilvēki, kas visu kaut ko grib, visu kaut ko var, un viens atslēgvārds jādara, ja? Jādara. Māra mums to visiem māca darīt. Un dziesmu tekstu arī Mārai kā Blaumanim, ja, birs no pārpilnīgas raga, un man aizķēra ārkārtīgi dažas frāzes, varbūt neprecīzi tās atreferēšu, bet viena no tām bija samaksātā nauda mani nedziedē, mani gara gidi, kur mani aizvedīs vai skrien pa dzīslām mīla īstā dzīve īsā. Tie ir daži epitēti, ko gribas pasvītrot Māras vārdi, rakstītie vārdi, dziesmu teksti paši par sevi ir mākslas darbs un viss albums, albumu kopums. Un, protams, arī es vienkārši vispār nesaprotu, kā tas vispār ir iespējams ar 3 bērniem, grupu un vēl visiem tiem notikumiem, ko viņi dara. Kā viņi izdarīja to, ka viņai ir tāda merča līnija. Šis ir tikai viens no krekliem. Tur ir krekli, tur ir baigas, tur ir tas, tur ir šis, tur ir 15 pārdomātas kartiņas, tur ir iepakojums, tur ir, tā kā, tu vienkārši domā, wow, tas ir līmenis, tas ir pilnīgi cits līmenis, un Māris tev ārkārtīgi apsveic gan kā tavu draudzeni, kā vienkārši tavu fani, gan kā tavu klausītāju. Un starp citu, es nesaku vienmēr tikai draugiem arī labus vārdus par dziesmām, varat uzprasīt Mārai. Tad viņi vienā publiskā pasākumā izstāstīja, ko es izstāstīju, un tas nebija forši, ka viņi to izstāstīja, bet es jums to nestāstīšu, tāpēc, ka viņi izstāstīja, un jūs nebijat tajā pasākumā, es nezinu. Bet tas ir arī viss par pusmūža krīzi, klausieties! Starp citu tālāk. Netīšām, ja. Mārai tā dziesma, laikam man ir pusmūža krīze, man sāk patikt jaunāk čaļi, man ar tā ir, ja. Es runāju par Carnival Youth. Notika tā, ka jūnijā es esmu uz viena žurnāla OK vāka. Mīļš, paldies OK-iem, tas man tāds liels gods, un man patīk, ka es arī gurķu burkām esmu šī vāka uzkāpusi, ja, kā tāda īsta Mārups pirmkārt mājasēmniece, otrkārt pusmūža krīzē esoša sieviete, otrkārt man ļoti gribējās citēt ļoti daudz, ko, un ja jūs saprotat, ko es citēju, tad redzēsiet OK žurnālā. Ja nē, tā nepaskaidrošu, ja, mākslinieki nepaskaidro savu mākslu. Un man sāk patikt jaunāka čaļi, bija tā ideja, ko es gribēju jums pateikt, man patīk Carnival Youth. Un es izlasīju šajā OK žurnālā nevis interviju ar sevi, jo es zinu sevi jau no galvas, un man reizēm es sev apnīku, bet Carnival Youth bija ārkārtīgi forša interviju žurnālā OK. Un šajā intervijā es arī uzzināju par to, ka viņiem iznāca jauns albums, Labākā doma pasaulē, un ir pagājuši 5 gadi, kopš viņiem iznāca pēdējais albums, un Labākā doma pasaulē ir Carnival Youth visu laiku vislabākais albums. Man ļoti ilgi bija bijis tā, ka es vienkārši 2 nedēļas no vietas klausos vienu albumu, piemēram, dziesmu Puķis ar Fiņķi. Tā kā, ko? Kā es varu klausīties 14 reizes vienu dziesmu un neapnīk? Runājot par Fiņķi, vispār, ja tev iznāk albums šogad un tajā nav kaut kāds features ar Fiņķi, tev albums neiznāk. Sorry.
Un šis tiešām arī ir albums, kuru gribas klausīties un baudīt. Un, ja nemaldos, tad 3. jūlijā viņiem arī Meža parkā būs koncerts. Es noteikti tieši būšu pirmajā rindā, klausīšos. Un arī viņiem es paskatījos, ārpēc Roberta Rūrāna mākslas darbs pirmkārt ir albuma vāciņš. Ja? Nu, tik daudz nianšu, tik viss pārdomāts. Tu atver, piemēram, Spotify, klausies albumu, tur visas tās animācijas ir iekustinātas. Tu vienkārši skaties tālāk Spotify, tu vienkārši redz visu veikalu, vienkārši tāda merča līnija, kas atvainos. Nu, kādi haunēmi, vienkārši tāda merča līnija, ka tev gribas gan krekliņu, gan hūdī, gan to, gan šo. Es ārkārtīgi lepojos ar mūsu mūziķiem, ar viņu to pilnesiņu jaudu, ne tikai muzikāli radīt ļoti augstsvērtīgus produktus, bet vispār būt pašiem par sevi augstsvērtīgiem produktiem un arī ļoti foršiem cilvēkiem. Tāpēc klausieties arī Carnival Youth albumu. Tā, ko es vēl gribēju pateikt par kultūru? Man noteikti ļoti daudz ko teikt, bet jums pietiks. Šodien jums jāklausās 2 albumi visas nedēļas garumā un jāraksta komentāri zem mana podkāsta. Bet tagad jums patiks. Es jums apsolu. Es beigšu ar to, kā es meklēju haters. Daži ieteikumi tiem, kam vajag haters, jo būsim reāli. Nu, bez hateriem tu vienkārši vispār neesi ne īsti slavenība, ne īsti cilvēks, ne tu vispār dzīvē kaut ko sasniedz. Ja tev nav hateri, tevis nav. To es sapratu, kā, es vienkārši uztaisīju ar Paulu brīnišķīgo čāli, ar kuru kopā mēs veidojam šo podkāstu, kurš tad montē šo podkāstu. Mēs nofilmējam mazu reklāmiņu un ielikām to, kad otrā KS podkāstu sezona būs. Un es ielieku to video, un pēkšņi sākas heits. Un man nekad neviens nav heitojis. Un saprotu, ka es nekad īstenībā neesmu vēl pastāvējis. Nu, vismaz publiski ne. Un man tur sāka rakstīt kaut kādas tur lietas apakšā, piemēram, nezinu, tur uzpucējusies kaut ko, iet un uzdod jautājumus. Es prasīju cilvēkiem, vai viņi zina, kas podkāsts kā es. Un neviens nezina, loģiski neviens nezina. Un tad uzrakstu, tur uzpucējusies vēl kaut ko. Un, ziniet, un es sāku atbildēt, jā, es pucējos īstenībā, es taistos katru dienu, jo es vienkārši neesmu slinka, vai ne? Tu vienkārši vajag ņemt savu slinkumu aiz astes un pēc kaut kā izskatīties katru dienu. Nu, neko, un tad es vienkārši sapratu, ka man ir jānoskaidro labāk, kā veidot hateru komunu, savu hateru komunu, jo pirmkārt tas ir reitings, par tevi kasās, par tevi runā, tur vāc, tur linkus, klikšķus, vēl kaut ko, un es arī, būsim atklāti, ir daudz tādas slavenības vai Instagram personības vai kaut kādas tur sociālo tīklu personības, kuras speciāli kačā uz sevi šo uguni un izraisa dažādas lietas. Un es tad mēģināju noskaidrot kopā ar tredistiem, ar savu mīļo tredu komunu, kā tad tikt pie īstiem hateriem. Nu, lūk, tad daži ieteikumi. Piemēram, Mirkļa bilde raksta, pasaki kaut ko par vīriešiem vai alimentiem, vai 50-50 randiņā. Nu, piemēram, ka jāmaksā uz pusēm randiņā. Vai, ja tu gribi, lai tevi nokancelē, tad par progresīvajiem kaut ko woke jāpasākāsot. Tā Zana raksta, ka jādara tas, kas patīk, skaļi vēlams jādara, jāpriecājas, jāsmaida, latvietim nejāgā, tas nepatīk. Jāizsaka viedoklis par visu. Nu jā, tas ir ļoti forši izteikt viedokli. Tā, vēl formē savu viedokli, pieturies pie tā, uzņem riskus, esi veiksmīgs arī pēc uzņemšanas. Tālāk, Gintiņ, čau. Stumu randumu cilvēkiem uz ielas kameru un mikrofonu sejā un pie reizes jautā, es dzirdēju podkāstu, ka izmēģināju, tas strādā. Ej pret plūsmu un viss notiks. Sanita Tiltiņa iesaka, fuj, pretīgi, tu jau man nepatīc. Paldies par tavu komentāru, Zīstone. Vienkārši esi laimīga. Tad ir arī, kas Platonu citēja. No one is more hated than he who speaks the truth, jā, patiesība esot jāsaka. Nu, tad jāizsaka patiešām nepopulāri viedokļi. Piemēram, kamēr Latvija nav iemācījusies veidot lielāko koproduktu uz vienu iedzīvotāju skaitu, tikmēr vajag nevis samazināt, bet palielināt darba stundas un tā tālāk. Nu, jāizsakās kaut kādas tādas lietas. Un man ļoti patika tas, kas Mārtiņš ierakstīja, ka viņš pa 8,99 var būt mans haters. Pretī saņems 10 hate komentārus par papildus piecīt arī kādu lamu vārdu privāti, ja? Te ir pilnīgi skaidrs offers. Man ļoti, ļoti patīk. Nu, man liekas, ka visforšākās, krutākās haters ir jaunās māmiņas. Es vienreiz arī tādu uguni esmu piedzīvojis savas ādas. Jaunās māmiņas, jā, viņas ir super haters. Tu pamēģini bērnu kaut ko ielikt ne tā Instagramā vai sociālajos tīklos. Vispār ieliec bērnu, tevi jau heito, ka tu esi ielikusi bērnu. Tu vari ielikt, piemēram, bildi, kur, piemēram, lai neredzētu bērnu sēņu, tu uzliec to ģīmīti. Kāpēc jāliek bērnu sēņu? Varēja vispār nelikt to bērnu. Vai, piemēram, ja ir kaut kāda, ja redzams bērns, piemēram, uzliec mirkli, varbūt kaut kādu lupatiņu vai vēl kaut ko tur priekšā. Un uzreiz sākas, super heits, nosmacēsi bērnu, tu vispār esi tāda un tāda dumja, kā var likt vispār karstumā priekšā tur kaut kādu audumu virsū bērnam. Nu, jā, jaunās māmiņas, savācieties, jūs esat vislabākās haters un pirmā vieta šajā disciplīnā varbūt nav tā labākā. Tāpēc nevērosim heitu, vairosim mīlestību, bet ja heitu, nu tad tā, lai vismaz ir ņirdzīgi. Lai jums superīga nedēļa.